Pārāk labas, es teiktu. Mēs pārsvarā ļoti bieži kaujamies. Ar kājām manas pieredzes ir bijušas saistībā ar darbu, kad mēs kaut ko pārdodam un tad cilvēks iznākot ārā, viņam kāja atņem to ēdienu, to, respektīvi, krosānu, un tad viņš nāk apakaļ. Tādā ziņā tas ir izdevīgi, bet tad, kad mēs paši staigājam ar tirgu un nopērkam bulciņu, tad, jā, ir bijušas reizes arī, kad mums uzbruk kājas. Pārsvarā jau negatīvs, jo es esmu strādājusi arī pa viesmīli, un viesmīļiem, man liekas, kājas ir ienaidnieki lielākie. Man nepatīk kājas. Kāpēc, lai man viņas patīk? Ja viņas zog man ēdienu, kāpēc man viņam būtu jāpatīk? Tādā ziņā izdevīgi. Man ir žēl tos cilvēks, protams. Tas tā smejoties, ka izdevīgi, ka viņš atnāk pēc otrā krosāna pakaļ. Bet jā, diezgan bēdīga situācija, ka tas notiek ar pašu. Kājās nekas nepatīk. Nekas. Lai viņas šeit nebūtu. Viņas ir pirmkārt pārāk skaļas, viņas zog ēdienu. Es negribu, lai viņas ir šeit. Lokācijas vietu, lai viņas neatrastos Liepājā. Balsi. Viņu balsi. Man liekas, tā kājām nekad tas baigi smieklīgi nebeidzās, jo vienmēr ir saskrāpēts rokas vai kaut kas atgadījies ar jaku. Nenāk pie manis, es viņai Garšīgi maizīt. Šito maizīt neņemiet, ja? Pa 30 centi nav garšīgi maizīt.